Stendes kausa 4. posms tika plānots septembra vidū, taču laika apstākļu dēļ sacensības tika atceltas un posms pārcelts kā noslēdzošais reizē ar zelta mopēda kausa 3. posmu un Latvijas kausa MX Retro 7. posmu. Principā mēs nobeidzam savu Stendes kausa posmu. Var teikt, sacensību, kas gāja visu vasaras garumā, bija paredzēta 5 posmos, iznāca 4, un esam piepulcējuši klāt pa priekš skatītājiem mopēdus un retro mocīšus. Ja? Ja viņiem ir savs kauss, savs čempionāts, bet viņiem ir kā arī noslēdzošie posmi. Tā kā būtībā mēs šodien pieliekam tādu punktu mūsu novadā, teiksim, motokrosa pasākumam. Organizatori atzīmē, ka iepriekšējā posma atcelšana, lai gan izpelnījās arī kritiku, ir bijis veiksmīgs lēmums, jo oktobra 1. sestdienā lutināja gan laiks, gan tika pulcēts liels dalībnieku un skatītāju skaits. Drusku biedēja dublīts, kas bija nedēļas garumā lija, bet pagaidām viss ir ļoti skaisti un saulīt mūs žāvē. Laiks ir brīnišķīgs, virtuvē dūmi kūp un skatītāji kalns pildās. Ko mēs vairāk varam gribēt? Viss ir tā, kā vajag. Nepilnu 12 stundu garajā sacensību dienā startēja 87 Stendes kausa noslēdzošā posma braucēji un 38 retro un zelta mopēda čempionāta braucēji gan no tālākām Latvijas vietām, gan vietējie, kam Stendes mototrase ir īpaša. Stendi jau es zinu, jo no bērnu kājas. Man šeit vienmēr ir paticis viegli trasīte, vēl tikai jābrauc. Arī šeit gājas ir visādi, bet cenšos braukt uz katru posmu un darīt, ko var. Kāpēc jums patīk motosports? Tāpēc tas ir forši. Tas ir forši un vispār es to neizdomāju, to teicu izdomāju. Jums pašām patīk, Jā. Kur ir jūs mīļākā vieta? Šeit. Bet man tagad nepatīk, kāpēc te ir dubļains. Sacensību pilnajā programmā tika veiktas izmaiņas arī pašā pasākuma dienā, jo mitrā seguma dēļ mopēdiem trase bija īsts izaicinājums. Atsevišķās trases daļās tie tika stumti, tāpēc, lai mopiņiem nebūtu par grūtu, šajā klasē notika tikai viens no plānotajiem 2 braucieniem. Ir mazliet dublīts, bet organizators cenšas dara, lai visiem viss būtu labi. Reizēm mēdz būt salīs, reizēm mēdz būt sauss, putekļains. Kāda ir, tā ir jāpielāgojās. Motokross ir motokross, tur nevienam neprasīs. Starta līnija visiem viena un karodziņš arī visiem viens. Tā kā dodam gauzdzīgiem. Tāpat kā to dara sportisti, tā arī organizatoriem ir jāpierod gan uzvarēt, gan zaudēt. Protams, katru reizi tiek kaut kāds lēmums pieņemts, kaut kādi secinājumi izdarīt. Bet mēs laikam esam tik dūli, ka mēs neapstājāmies arī pie zaudētā. Un vienalga mēs cīnāmies tālāk. It kā šeit jau notiek pēdējā sacensība, bet reāli tādā krosa saimē jau tūlīt tiek jau domāts atkal par nākošo gadu. Un visu ziemu notiek liels darbs, lai mēs nākošā gadā varētu kaut ko tādu atkal baudīt. Lai gan par nākamās sezonas Stendes mototrases plāniem vēl pāragri spriest, trases saimnieks Guntas Žigats ir pārliecināts, ka Stendē turpinās rībēt motori. Monta Učelniece, Saneta Liepiņa, Arturs Reinholds, Ģirds Grenevits, TV9 Pakalni.